Hei, kā šī? Atjautības jautājums. Kā tu domā, kas kopīgs šitai detaļai un šitai? Kopīgs viņam bija tas, ka viņam abām ir defekti, kurus mēs aiztaisījām cieta mūsu parksēļ jauno komplektu. Skaties! Tas ir šitāds viltnieks, ko tu savā vietējā Lidlā var nopirkt kaut ko ap 9 peso. Es nezinu, varbūt tas cenas Lidlā atšķirās. Nav viegli Lidlā noķert to preci, ko tu gribi, bet ja tu atrod, tad ņem ciet. Jebkurā gadījumā, pirms mēs sākam par šito runāt, man jāpasaka tas, ka man neviens nesponsorē, Lidl man šito neuzdāvināja, es viņu pirku par savu naudu, un es teikšu to, ko es gribu un to, ko es domāju. Kad mēs esam šito dabūjuši no ceļa, laižam. Jau ir taisīt vaļā, tāpēc nebrīnies, ka salvete nav tīra. Pa 9 peso mēs pakā dabūjam iekšā pašu galveno šito te viltnieku. Mums ir kausējamais aparāts, strādā uz 2 pirkstiņiem un viņi ir komplektā. Tad mums ir tīrāmā birstīte, plasmas vīlīte, kā arī kaut kāds skrāps, pa lielam tas ir domāts kā cikliņš. Un vēl cikliņš kā tāds. Protams, tas viss ir plasmas, ko tu gribēji pa 9 peso. Tad mums ir sūklīts, lupatiņa un šitā laikam ir vannīte jaukšanai. Tad, protams, ka mums ir instrukcija. Un pats galvenais – vesela čupa ar krītiņiem. Kaut kas uzreiz ir jāatzīmē, tas ir tas, ka krītiņi ir cieti. Viņi nav mīkstie krītiņi, viņi nav parastie vasas krītiņi, tie, kas ir domāti mēbelēm. Šitas te ir no Intersijas vasas krītiņš, kas ir domāts mēbelēm. Un tu pats redzi, cik viegli viņi saskrāpēt. Un tam mums ir paksaits, ko galīgi nav tik viegli. Šitas komplekts, protams, ir domāts remontēt flīzes, bet, kā jau sapratu, tu viņu var izmantot jebkuram grīdām, pa lielam jebkurai virsmai. Burtiski viss vajadzīgais tev jau ir iedots līdz komplektā, tev nav vajadzīgs ne savus lodāmurus, nekas tam līdzīgs. Tev viss ir šitai kompaktajā kastītē, kur tu, ja tu braukā kaut kur ar saviem čemodāniem, tu vienkārši vari aiztaisīt ciet, paņemt līdzi un iemest kastē, un viņš tev liek vietu, baigi daudz neizņems. Vai arī vienkārši iemet mājā vienā atvilknē un viss, un tu zini, ka sieva tā kā špilkam sabradās tavu smuko parketu, tad tu varēsi viņu pieremontēt. Pats galvenais – izmantošana. Izmantot viņu ļoti viegli. Pavisam vienkārši paņem pašu galveno rīku, noņem vāciņu un nospied pogu. Un kamēr tu tur pogu nospiest, tikmēr tavs siltelements galā sildās. Viņš neuzsilst baigi ātri, būs jāpagaida kāds brītiņš, kamēr viņš varēs kausēt materiālu. Re. Kad pieņemam, ka tu esi sabraucis sauzās, te tev ir kaut kāds sāns, nezinu, kaut kas tam līdzīgs tavai mēbelei, un tu pavisam netīši izdarījot šitā. Bet tā viss ir izēja, paņem uz sildu aparātu, pavisam vienkārši, nedaudz pakausē materiālu. Paņem to pašu vīlīti un pavisam vienkārši. Un, kad tas izdarīts, ņem un atkārto procedūru. Un, protams, kad esi uzklājis pamatoni, tad laiks ielikt arī akcents. Protams, atceries, ka šito aparātiņu vajag notīrīt, kamēr viņš ir silts. To dara ātrām kustībām, vai uz tās pašas lupatiņas, vai vienkārši paņem kaut kādu mitru lupatiņu un ātri notīri. Un viņš ir tā kā jauns. Ko bija? Šitā. Pat cik dabā nekas nav vienā krāsā, tad arī šeit jāieliek gan gaišs, gan tumšs. Pēc tam varam ar vīlīti, varam ar cikliņu noņemt visu lieko. Viss var būt, ka pie visa būs jāpieskaras vairāk reizes, tāpēc ka pavisam vienkārši ar pirmo reizi neviena krāsa dabā nerodas. Šitai brīdī iedomājies, ka tu esi Bobs Ross un tu mēģini radīt veiksmīgu negadījumu.
Un tu esi iegūs ko? Tu esi iegūs virsumu, kur, jā, viņi nav perfekti, bet skatoties virsū, tu nekad nepateiksi, ka tur bija kaut kāds sabojāts pleķis. Skatoties pret gaismu, kur nu palika? Es pazaudēju, kurā pusē bija, reku bija. Skatoties pret gaismu, protams, ka tu ieraudzīsi, ka viņš bliņķē. Skatoties pret gaismu, protams, tu redzēsi, ka viņš bliņķē. Pret īsto gaismu skatoties, tā ir lielā problēma kaut ko nomaskēt, tāpēc, ka vienkāršiem vārdiem runājot, citur tā detaļa atspīdēs, un citur viņi būs matēti. Kad uz gaišo materiālu izmēģināts, varam pamēģināt arī kādu ozolu. Šos raibākos materiālus kā likums ir daudz vieglāk nomaskēt. Galvenais atceries to no sākuma uzmiksēt gaišāk, pēc tam pa bišķim padara viņu tumšu. Un, kad ar pamatoni tikts galā, tikai tādi ķeries pie akcentiem. Galvenais darbā šito instrumentu, kā jau visiem, ir nesteigties. Piekausēt caurumu pilnu pirmo reizi, tad notīri, tad otro reizi, tad notīri akal un tā tālāk. Ar pirmo reizi perfektu viņu vienkārši nevar dabūt. Un tagad, ja tu uz viņu paskaties nevis tieši virsu, bet no šitāda attāluma. Tu atpazīsi, kas tas tāds bija? Es domāju, ka nē. Un kā redz, tas nav brīnumlīdzeklis, tu nevar nomaskēt tā, ka pilnīgi viss, bet tu viņu var aiztaisīt tā, ka neviens, kas pirms tam nezināja, neiedomāsies, ka tur kaut kāds bojājums ir bijis. Bijis tāpēc citāds baigi labais teiciens. Muļķis neko nesapratīs un gudrs neko neteiks. Šis laikam ir tieši par šito instrumentu. Vēl mēs varam piemēģināt pašu galveno, tas ir parkets. Labi, gabals no parketa man nav pieejams, bet viņa vietā mēs varam izmantot šito ozolu fasādi. Un tev atkal sanāca nevīžam nomest nazi. Un tagad tava parketā ir caurums. Šis jau ir ritīgs koks, kas nozīmē, ka te jau to ar šo var pacīnīties. Viņam ir šķiedrs, neviena no viņam nav absolūti vienāda, līdz ar to būs vieglāk. Kas izklausies ļoti labi uz papīra un ir vēl viens pierādījums tam, ka tas, kas strādā kamerā, nevienmēr strādā dzīvē. Un otrādi, šis labojums no visiem izskatījās vislabākais. Tā, ka tiešām vislabākais un viņi nevarēja redzēt. Bet kamerā skatoties, viņš vienkārši nenormāli izceļās. Tadā! Lūk, te jau viņš vairs nav tik pamanāms, ne? Loģiski, ka krāsas te ir diezgan daudz, te toņi daudz, un tu viņus var miksēt savā starpā. Līdz ar to tev nav jāpieturās pie manas daltoniķa versijas, tu vari piestrādāt viņu līdz nemaņai, kamēr tu dabū tieši īsto toni, tādu, kā tu gribi. Stāsti par to, ka tu uz koku viņa ir sapludināta tā, ka to pleķi redz tikai, manā gadījumā pēc krāsas. Protams, pēc tam, kad tu esi pabeidzis, tad šito te viltnieku ar šito skrāpīt var notīrīt. Un viņš ir atkal tīrs un gatavs nākamajai reizē, kad tev sanāk šaize. Pavisam vienkārši, kāpēc par šito te viltnieku es rādu atsevišķu video. Tāpēc, kā es viņu kāds pāris reizes esmu redzējis Lidlā, tur gan viņš saucās Laminate Repair Kit, un šitas ir Tile Repair Kit. Ar šito ir domāts flīzes taisīt, bet grīdi, un krāsa. Pa lielam to viņi ir salabot pašu vēlmu. Es viņu esmu redzējis pāris reizes, garām ejot, un ļoti nožēloju, ka es viņu nepaņēmu jau pirmajā reizē. Šitā ir baigā feature, kas tev vai arī cilvēkam tu taisi to pašu mēbeli, var izglābt reālā stresa situācijā. Lai cik mēs uzmanīgi nebūtu, tik un tā var gadīties kaut ko nomest lejā, un, protams, kaut ko satraumēt. Un šis var būt reāli tavs glābējs. Bet tiem cilvēkiem, kas interesējas, kas mums kanālā notiek un ko mēs darām, mums notiek ļoti daudz, un jā, sērijas ir garas, un viņas montējās, un viņas apstrādājās, un vēl joprojām filmējās. Tāpēc arī kaut kādas pāris sērijas varētu būt, ka iznāks pa vidam šādas īsās, pa kaut kādām 10 vai 11 minūtēm, pa visādiem noderīgiem knifiem vai arī kāda apskata. Tā kā ja ir kāda tēma, ko tu gribētu redzēt sīkāk vai vairāk, tad nekautrējies un droši apakšā uzrakst komentāru. Kā arī, ja tev patīk tas, ko tu redzēji, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies jau nākamajās epizodēs.